Pirmkārt, man ļoti patīk dalīties ar savu liecību, jo es joprojām nespēju aptvert, ka Dievs mani izglāba. Un tā kā tas, ko viņš darīja manā dzīvē, ir bijis tik radikāli, un nespēju nocēt, ka jau 5 gadi pagājuši. Bet jā, tātad es uzaugu ļoti interesantā ģimenē. Mēs ļoti daudz pārcēlāmies. Mums bija ļoti interesanta bērnība, bet arī ļoti spraiga brīžiem. Mani bija ņēmuši vecāki līdzi uz draudzi, uz baznīcu. Biju gājusi arī kādās svētdienas skolas nodarbībās, uz kādām kristīgām nometnēm mani aizsūtīja, pārstrādā, lai mācītos angļu valodu. Bet tās man riktīgi iesēdās prātā. Un tad, uzaugot, es vienmēr man bija tāda pārliecība, jā, Dievs ir, kaut kur viņš ir. Es nezināju, kāds viņš ir, es nezināju, kur viņš tieši ir, bet man likās, ka tas ir vienīgais loģiskais izskaidrojums. Un tad, augot, tad, kad man bija 9 gadi, tētis aizgāja no ģimenes. Mums arī tā uzaugšana bija ļoti, ļoti interesanti, bija diezgan daudz visa kā dzīvē, un tad, lai gan es dzirdēju dažreiz, baznīcā tur stāsta, ka ir labas lietas, ka ir tā gaisma, tā cerība, ka Dievs mīl, ka viņš ir labs un tiek runāts par tādām lietām, un tad atnākot mājās es redzēju strīdus un dzeršanu un konfliktus un šķiršanos un neusticību. Tas vienkārši man milzīgs kontrasts bija starp to, ko it kā Dievs saka, un tad realitāti, manu reālo dzīvi. Un tad, kad biju pusaudze un ļoti meklēju to savu vērtību, jo kā maza meitene tu vēlies, lai ir tētis, kuram tu esi svarīga, tu esi nozīmīga, un tad tētis bija aizgājis, un es izmisīgi meklēju šo vērtību kaut kur, jebkur pasaulē. Laikam ejot uz priekšu, tie pusauģu gadi, sāku ar vien vairāk, lai gan es vienmēr biju izcilniece, es vienmēr biju populārākā, es vienmēr visu darīju pareizi, es visādos pulciņos gāju, visu kaut ko darīju. Tad ar vien vairāk tas tukšums manī, manas identitātes tukšums lika par sevi manīt, un es sāku meklēt, kas es esmu, bet es nevarēju atrast labu atbildi, es nebiju savās acīs gana laba. Tad tie pusauģi gadi arī ar tusiņiem, ar alkoholu, ar puišiem, viss kaut kas. Kaut kādos 16, 17 gados es arvien vairāk nespēju tikt līdz tai latiņai, ko es sev biju uzstādījis, tāpēc es ieslīgu arvien dziļākā depresijā. Riktīgi sevi ienīdu, nevarēju ciest. Likās, ka es esmu kļūda, un tā kaut kādus 3 gadus riktīgi tādā tumšā bedrē sevis nīšanas dzīvoju. Un tad 20 gados es iegāju savās pirmajās tādās nopietnējās attiecībās, un likās, beidzot mani kāds novērtēs, beidzot varēšu uzlikt uz to savu identitāti kaut kādu plāksteri, ka es kādam esmu vērtīga un ka kāds mani pieņem. Un tad tās attiecības ilga kādus 3 gadus, un viņas bija arī ļoti tādas sautīgas, ļoti salauztas, ļoti neveselīgas. Un kad beidzot viņas bija galā, tad man bija tāda, kāre dzīvot, uzdzīvot tagad. Es biju brīva no tām attiecībām, kuras bija kaut kā varbūt tās man nedaudz ierobežojušas. Manī bija tāds spīts, un es sāku studijas. Beidzot zināju, ko es gribu, beidzot jutos tāda pārliecināta par sevi, veselīga, tā kā man likās. Un tad sāku studēt mākslu, kultūru. Un pirmais kurs bija ļoti pilns ar, kā jau kultūras studijas, dažādas atklāšanas, pirmizrādes, viss kaut kas. Un tur alkohols diezgan bieži arī bija daļa no tā visu. Un tad kaut kā tiešām nemanot, es arvien vairāk sāku lietot alkoholu tieši studiju laikā. Un man liekas, pirmā mācību gada beigās es sapratu, ka man ir problēma, ka es nevaru tā kā bez tās pudeles iztikt. Ka man tiešām ir vilkme iekšā vakaros, jo es strādāju, es studēju, es biju pārgurusi. Un tad alkohols bija tas, kā es varēju sevi kaut kā mierināt. Tāpat laikā, viss it kā rulē. Es dažādos projektos piedalos, iepazīstos ar jauniem cilvēkiem. Mani viss kaut kur aicina, viss kaut kas notiek manā dzīvē, viss mainās. Es sāku dzīvot tādu episku dzīvi, kādu es vienmēr esmu gribējis dzīvot. Tā kā filmās rāda, man vienmēr gribējās, lai mana dzīve ir tāda. Un tad beidzot mana dzīve sāka izskatīties tāda, un
Mani aicina uz dažādām valstīm, tur uz Grūziju ciemos, uz Argentīnu, un visādi projekti un visādas ballītes un tāda baigā bohēma. Kaut ko dzeram, kaut ko pīpējam, viss rullē, visur vienmēr pārtīs. Iepazinos ar puisi no Itālijas, kurš arī tāds pasaules apceļotājs, bohēmists, meklē kaut ko dzīvē savā. Un, jā, viņš ļoti ātri mani iemīlējās un nopirka mums biļetes uz Romu. Viņš tagad vedīs mani uz savu pilsētu, un tagad mēs apceļosim ASV ar mugursomām. Un viss ir tik aizraujoši un tik fascinējoši, un es esmu tā ieintriģēta, un liekas, viss rullē, viss ir tā, kā es vienmēr esmu gribējusi. Un tieši šajā brīdī es savā dzīvē sāku piedzīvot, ka it kā viss ir, bet kāpēc es joprojām neesmu piepildīta. Un bija rīktīgs tukšums, un es viņu, lai arī kā centos aizlāpīt, nekas nespēja viņu aizlāpīt. Un tad pašā brīdī, kad man parādījās šie jautājumi, es sāku dzirdēt un sajust Dieva klātbūtni savā dzīvē visspēcīgāk. Man likās, ka tiešām Dievs ir man tuvu klāt un ka viņš man uzdod jautājumu, bet kā ir ar mani? Kā es iedaros tavā episkajā dzīvē, ko tu sev esi izveidojusi? Un mani pārsteidza šī balss, tāpēc, ka viņš bija tik maigs, tik kluss, bet viņa pat laikā spēcīgs, visaptverošs. Es nespēju to izskaidrot, un tas ir fantastiski. Tad, kad Dievs uz tevi runā, tad, kad viņš uzrunā tavu sirdi, tad to nevar aprakstīt, tas ir dzīvi mainoši. Un es tik ļoti sāku gribēt atsaukties šai balsī, bet kā lai es atsaucos šai balsī, ja es nezinu pirmām kārtām, kas tas ir, vai tu esi īsts, vai es tevi tikai iztēlojos. Un man tanī pat laikā blakus ir šī sataustāmā pasaule, kur ir visas manas iegribas, visi mani sapņi, viss, ko es vienmēr esmu gribējusi, viss ir sataustāms, viss ir satverams šeit un tagad. Es varu to baudīt, bet tanī pat laikā šī balss paliek un runā uz mani. Un tā es vienkārši vairākas nedēļas cīnījos ar sevi, es reāli plēsos uz pusēm tā kā ar veidzirnavām, ko man darīt, ko man izvēlēties, vai man atsaukties šai balsī, vai man turpināt dzīvot tā, kā es gribu, sakot saviem sapņiem, savām iegribām, savām vēlmēm, savām kārībām. Un, jā, vairākas nedēļas reāli cīnījos ar sevi, nevarēju saprast, ko darīt. Riktīgi attālinājos no sava tā drauga. Un, vienā brīdī es sapratu, ka man ir jāizdara izvēle. Un es nezinu kā, un es nezinu kur, bet es atradu pēkšņi šo pantu, kur Jēzus saka Mateja evaņģēlijā, ka neviens nevar sekot diviem kungiem. Viņš vienu mīlēs un otru ienīdīs. Un es sapratu, man ir jāizdara izvēle. Es nevaru dzīvot klibodam ar vienu kāju tur un ne tur, pasaulē vai Dievam. Man ir jāizdara izvēle. Un man tik ļoti bija bail izdarīt šo izvēli, tāpēc, ka man likās, ka Dievs man atņems brīvību. Man likās, ka mana identitāte tiks atņemta, man likās, ka mana brīvā griba, mans radošums, mana personība, ka man vajadzēs kļūt par kaut ko citu, lai es varētu sekot Dievam. Man likās, ka viņš man kaut ko atņems. Un tad, jā, tāpēc es cīnījos tik ilgi ar šo jautājumu, ar šo izvēli, bet vienā brīdī es vienkārši sapratu, es vairs nevaru lausties uz pusēm, tā nav nekāda dzīve, man ir jāizdara izvēle. Un tad brīdī es izvēlējos pateikt jā Dievam. Es pateicu, ok, Dievs, viss, es izvēlos tevi, man ir apnicis klibot ar vienu kāju, es izvēlos Jēzu Kristu. Un jā, super, es izdarīju šo izvēli, nekas tāds acīm redzams nebija mainījies, bet es biju izlēmusi, jā, ka es vēlos meklēt Dievu. Es izšķīros ar savu boyfriendu, un viņš aizlidoja uz Romu viens pats. Un, pēc nedēļas, protams, Dievs jau to zināja, ka es nokļūšu tādā lielā evanģelizācijas pasākumā, kas notiek Rīgā. Un, tur es piedzīvoju to dzīvo Dieva vārdu. Es piedzīvoju slavēšanu, kurā Dieva tūms bija tik sataustāms. Un tajā laikā es tiešām es atdevu Dievam visu, kas es biju. Es teicu, Dievs, es esmu tik salauzta, es esmu tik sāpināta, un tā kā man ir tāda bagāža, un es nevaru to nest tālāk pati, vai tu vēlies to nest manā vietā, vai tu vari to nest manā vietā, jo es izmisīgi gribēju viņa palīdzību, viņa atbildi kaut ko no viņa saņemt. Un pirmajā vakarā, kad es tur biju, nekas nenotika reāli. Visi mani draugi piedzīvoja pārmaiņas, visi tur piedzīvo Dieva tūmu, visu kaut ko, nekas nemainās. Un nākamajā vakarā es atkal nejauši nokļūšu šo pašu pasākumu. Un tajā vakarā Dievs vienkārši pilnībā
pārvērt manu sirdi. Man likās, ka, ja mana sirds pirms tam bija nocietinājusies un apsūbējusi ar visādiem netīrumiem, tad viņš tajā vakarā vienkārši izkausēja un nomazgāja visus tos netīrumus un izmainīja manu dzīvi. Un, tas bija radikāli. Es to nevarēju izskaidrot, bet tas bija tā kā, ka tu esi stiepis to milzīgo nastu, visu savu dzīvi viens pats, un beidzot kāds viņu ir paņēmis no tevis. Un tā ir neaprakstāma sajūta, un es novēlu, kaut katrs to varētu piedzīvot, ka Dievs grib nest mūsu vietā, ka viņš jau ir to izdarījis caur Jēzu Kristu. Un pēc tā vakarviena visa mana dzīve izmainījās. Es aizbraucu mājās, manī vēl projām skanēja šī slavas dziesma Dievam. Es gribēju turpināt viņu slavēt par to, ka viņš ir man darījis brīvu, ka viņš ir man izglābs. Un es sāku pēkšņi, es dabūju kaut kur ģitāru, es sāku mācīties, kā spēlēt ģitāru, es sāku lasīt Bībeli pirmo reizi dzīvē. Manas dzīvokļa biedrenes, mēs īrējām kopā studiju laikā dzīvokli. Viņas vispār nesaprata, kas ir šī Viktorija, jo reāli dažas dienas iepriekš mana Viktorija bija dzērusi kopā ar viņām šampanieti kaut kādā tur pasākumā, gadu balvē vai kaut kur. Un tagad Viktorija sēž mājās, neiet uz bāru, nedzer, spēlē ģitāru, lasa Bībeli. Jā, viņām bija pilnīgi neizpratne par to, kas bija noticis. Un, es sāku studiju laikā, pievienojos Latvijas Kristīgajai studentu brālībai. Tur man bija brīnišķīgi tāda kopiena vide, kur tik mācekļotai, mentorētai, vadītai, tajā jaunajā dzīvē, ko tagad Dievs man bija iedevis. Un, tas bija rīktīgi episki. Es sāku, pati tikko sāku lasīt Bībeli, sāku vadīt Bībeles studijas. Man bija vienalga, es gribēju, lai citi arī uzzina par Dievu un visādas interesantas pasākumus universitātē sāku rīkot. Un pēc tam, sāku strādāt kristīgā darba vietā, sāku mācīties teoloģiju Latvijas Bībeles centrā. 3 gadus nostrādāju kristīgā organizācijā, tur rīktīgi daudz foršus projektus realizēju un tā. Un tad jau gadu tagad strādāju Latvijas Kristīgajā studentu brālībā un vadu projektu. Esmu draudzē, superīgā draudzē, slavu Dievam par to. Pat mans raksturs izmainījās. Mana māsa, mazā māsa, teica, ka es biju pilnīgi cits cilvēks un visi mani ieradumi mainījās. Es tajā vienā vakarā tiku atbrīvot no alkohola, no tik daudzām atkarībām, no mazvērtības, no depresijas. Un tas nemieris, viss, kas manā sirdī bija bijis, tā nepiepildāmība, tas tukšums. Viss vienā vakarā bija iespējams Dievam paņemt un dziedināt. Un, es joprojām, ir pagājuši 5 gadi tagad, un es joprojām slavēju Dievu par tām milzīgajām pārmaiņām, par to žēlstību, ko viņš man ir devis. Un tas man vienmēr tik dziļi aizskar, ka viņš tādu kā mani varēja izglābt, ka viņš bija tik uzticams, lai gan es tik ļoti biju gājusi projām no viņa un tik ļoti pret viņu. Viņš tomēr mani izglāba, viņš bija uzticams. Un kopš tā brīža nekas nav tāpat kā agrāk. Man ir pilnīgi jauna dzīve. Šobrīd es esmu draudzē, es strādāju kristīgā organizācijā, es vadu kristīgu raidierakstu jaunām sievietēm. Es mentorēju jaunas sievietes, vadu mazās grupiņas, kalpoju savā draudzē. Man ir pilnīgi jauna dzīve un man nekad nav bijis tik daudz prieka, tik daudz miera manā dzīvē kā tagad, kad Jēzus ir tajā. Tā kā viss slavu un gods viņam.